Kabalistu ķēde sākas ar Ābramu kaut kur senajā Babilonijā pirms 3500 gadiem. Tajā laikā, kad egoisms un naids rauj cilvēku uz visām pusēm, Ābrams atver savas mājas durvis katram, kurš to vēlas, un sāk apmācīt tam, kas vēlāk tiks dēvēts par kabalas pirmsākumiem. Viņš skaidro saviem mācekļiem, kā apvienoties pašiem un kā apvienot visu cilvēku. Viņš māca viņiem, kā sasniegt pilnību. Tā izveidojās pirmā kabalistu grupa, kur bija gatava sekot Ābramam. Tā dzima tauta, kur līderis bija tā priekštecis Ābrams. 2000 gadi pirms mūsdienām pasaule cieš no sīvām kaujām, un tajā pašā laikā nelielā alā Izraēlas ziemeļos rabīns Šimons bar Johais un viņa 9 mācekļi kopā raksta nenovērtējamo Zoru grāmatu. Grāmatu par bezgalību un mīlestību, kur apskauj mūsu pasauli. Te dzims grāmata par mīlestību, kamēr tur aiz ēlas robežām paudze ir iegremdēta tumsā, naidā un karos. Grāmata pazūd uz 100 gadu, līdz neatnāk laiks tai tikt atklātai un izplatīt savu gaismu nākotnes paudzēm. 17. gadsimta beigās mūsu pasaulē atkal ierodas īpaša dvēsele, svētais arī. Viņam izdodas no jauna izpaust seno kabalas zinātni un adaptēt to lielākam cilvēku daudzumam. Arī atgriež pasaulē gaismu. No šī brīža katrs no mums var apgūt šo gudrību, un mūsu visu atbildība ir iemācīties to pielietot praktiski. Kā apvienot mūsu sirdis vienā. 20. gadsimta sākums, 2. pasaules karš, cilvēki tiek vesti kā lopu uz kaušanu. Tieši šajā asiņainā laika posmā rabīns Jehūda Ašlaks Barsulams saredz zīmi. Viņš saprot, ka sākās pēdējais periods cilvēka egoisma attīstībā. Visu, ko atklāja Ābrams, visu, ko aprakstīja Rašbijs Zora grāmatā un visu, ko izskaidro arī savos rakstos, to visu Barsulams pārvērš par vienotības un mīlestības zinātni. Mēs visi esam apvienot vienā burvīgā sistēmā, kā viena ķermeņa orgāna, Barsulams atkārto. Mums ir nepieciešams to tikai atklāt. Bāla Sulam vecākais dēls rabīns Baruks Levi Ašlaks turpina savu tēvu iesākto, piepildot viņa tekstus ar jaunām izjūtām un vienlaicīgi pārveidojot tos praktiskā ceļvedī. Šādā veidā viņš nodrošina katram cilvēkam iespēju atklāt garīgo pasauli. Kad cilvēka egoismu sasniedz tā virsotni, un kabalas zinātnē jau ir nepieciešams izplatīties visā pasaules malās. Parādās māceklis, kurš pielāgo kabalas zinātni mūsdienu vajadzībām. Mihails Laitmans. Esot 30 gadus vecs, viņš atnāk pie Rabaša un kļūst par viņu tuvāko mācekli un draugu. Mihails Laitmans atrodas Rabaša tūmā 13 gadus, līdz pat viņa pēdējai dienai. Rabaša atstāja mūsu paudzei sistēmu, skaidrus un secīgi aprakstītus soļus garīgās pasaules atklāšanai, vienotības un laimes virsotnē. 1995. gadā apmēram 10 mācekļi sāk pulcēties vienreiz nedēļā Mihaila Laitmana dzīvoklī. Pēc gada viņu skaits izauga līdz 40, vēlāk 100. Katru gadu mēnesi pēc mēneša, nedēļa pēc nedēļas arvien vairāk cilvēku sāk apgūt vienotības zinātni. 2002. gads Mihails Laitmans ir uzaicināts novadīt lekciju sēriju Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Lekcijas Losandželesā, San Francisco, Čikāgā, Filadelfijā, Bostonā, Ņujorkā un Toronto. Zāles ir pārpildītas. 2005. gadā doktors Laitmans kļūst par pasaules gudro padomes locekli. Viņš uzstājas Tokijā 5000 cilvēku liels auditorijas priekšā. Visur sāk skanēt tādi vārdi kā kabala, Barsulams, pasaules vienotība. Viņš atkārto un skaidro šos pašus vārdus prestižās Šveices konferencē Arusā un brīvo uzskatu fórumā Berlīnē. Pateicoties mācekļu daudzkārtējām pūlēm, tiek dibināts jauns televīzijas kanāls, 66. kanāls, Kabala tautai. Katrā šī kanāla pārraidē skatītāji redz, dzird un jūt vienotības siltumu, saskars ar labsirdības avotu. Paralēli televīzijas kanāla dibināšanai visā valstī savu darbību sāk vairāki apmācību centri Kabala tautai. Tie tiek dibināti ne tikai Izrēlā, bet arī Itālijā, Krievijā, Holandē, Ukrainā, Ķīnā, Zviedrijā, Kolumbijā, kā arī Latvijā. 62 valstis pievienojas Izrēlai, vienā tieksmē apvienot cilvēci vienā organismā, vienlaicīgi ar visām organizācijas
Kabala tautai aktivitātēm, ar tās iniciatīvu tiek uzsākta sabiedriskā kustība Arvut savstarpējais galvojums. Šī kustība organizē plašas diskusijas, sarunas, lekcijas par to, kā mums sadzīvot kopā, labklājībā, kā vienai ģimenei. Katru dienu un katru stundu mēs ar visdažādākiem sakaru tīkliem nododam vienotības impulsu, siltumu vēsti, kas iekļūst sirdī un apvieno tautas. Vēsts, kur agrāk vai vēlāk nonāks visās pasaules malās. Mēs turpināsim un pabeigsim Ābrama iesākto darbu, kurš atklāja vienotības un mīlestības likumu un nodeva to mums caur visu kabalistu ķēdi. Šodien, kad jūs visi esat ar mums, mēs nešaubāmies, ka vienotības likums, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, kļūs par vienotu dzīves pamatu katram no mums un visiem kopā. Mēs visi kā viens.